Pavisam netālu no Bolēnu Svētavota, pašā Gaiziņa pakājē atrodas Pelādes. Mājas, kurās joprojām saglabāta tā gaisotne, ka tur pavasarā mitinājās Aleksandrs Čaks. Tas ir tāds pasākums, kuru es uzskatu par savu pienākumu organizēt, jo šī mājā pie savu tēva brāļa ilgus gadus ir braucis Aleksandrs Čaks ar savu ģimeni. Gan atpūsties, gan dzīvot, gan arī kādu dzejoli uzrakstīt un kādu tēlojumu pa Gaiziņu kalnu. Šoreiz Aleksandra Čaka dzejas draugus Pelāžu saimnieks Rolands Ķemeris ir sagaidījis īpaši saviļņots. Pirms dažām dienām īstenojies 10 gadu lolotais sapnis. Tika atrasts Eiropas finansējums un turpmāk ikvienu apmeklētāju sveicinās telnieka Kārļa Alaiņa veidotā Čaka vaska figūra. Starp citu, pirmā vaska figūra visā Madonas novadā. Tas ir vienkāršākais veids, kā vispār, teiksim, kādu tēlu, vai ne, tā, iemūžināt. Var jau, teiksim, fotografēt, vai ne, un tā, bet, tas tomēr ir efektīgāk, kad, vaska figūra. Māju saimniece apgalvo, ka Čaka klātbūtne jaušama joprojām. Te kāds klusām uzkāpj augšstāvā, te piepeši durvis atveras. Tikšanās reizē sastopama arī Ārijas kundze, kas būdama vēl maza meitene, jau tolaik slaveno dzejnieku iztālēm dikti pētījusi. Čaku dzīvē es satiku, te kaimiņos dzīvoju. Un viņš nāca uz manu to zemīti, un tur bija tāda saulaina piekalnīte, un viņš ar piekalnītē sēdēja un rakstīja dzeju. Un tad no tām bērnības atmiņām, tagad skatoties uz to vaska figūru, vai ir kaut kāda līdzība? Drusciņi ir līdzība, bet viņš toreiz, kad es viņu redzēju, bija drusku apaļāks. Un tie vaidziņi bija tādi apaļāki. Šit viņš ir ļoti jauns. Bet tas jau bija 44. gads, kad es ar viņu satikos. Pelādes glabā ne tikai Čaka garīgo mantojumu. Līdzās Čakam, Rīgas dzejniekam, harmonijā sadzīvo arī Rolanda Ķemera savāktie materiāli par Gaiziņkalna apkārtnes ļaudīm. Piemiņas istabā aplūkojami 10 jauni informatīvi stendi, kā arī jauna multimēdiju datortehnika, kas kalpos vēsturisko atmiņu vizualizēšanai. Baudīt tādu atmosfēru, es domāju, ka nav iespējams nevienā pie Līlēm, man piedod pilis un Moižas. Šī ir tāda ļoti īpaša vieta, un man patīk gandrīz katru gadu šeit atbraukt, jo man ir tā sajūta, ka tas Čaka gars un tā Čaka doma, ka viņš šeit ir aizkavējusies mazliet, un tie cilvēki, kas šeit atbrauc, viņi ir ļoti garīgi un ar tādām dziļām interesēm un mīļi un sirsnīgi ļoti. Šī māja ir tāda ļoti mīļa un sirsnīga, man ļoti patīk šeit. Pēcpusdienas noskaņu papildināja arī tālāki ciemiņi. Čaka dzejas lasījumi bija atvesta gan no Jērcēniem Strenču novadā, gan no Sarkaņiem un Vestienas, tepat Madonas novadā.